Sākumā pavisam vienkārši izstāstīšu, kas tad ir darbinieku portāls. Tātad darbinieku portāls mums ir tīmekļa pārlūkā pieejamie dati, kas ir palīgs personāla nodaļai komunikācijā ar darbiniekiem. Tātad pārlūkā darbinieki var apskatīt dažādus datus par saviem algas aprēķiniem, par saviem iesniegumiem un probūtēm, un tie ir vieni tie paši dati, kas grāmatvedībā ir pieejami līdz šim, jeb tā ir ierastā mūsu Moneo desktopa programma, un darbiniekiem nav jāinstalē programma, viņi var izmantot jebkuru pārlūka programmu un caur to pieslēgties datiem. Kas vēl ir īpašs šim risinājumam šobrīd, tas, ko es rādīšu šodien, ir standarta darbinieku portāls. To mēs esam izveidojuši tādēļ, lai varētu klientiem iedot ātru un vienkāršu piekļuvi šai funkcionalitātei. Tas nenozīmē, ka tur nekad vairs nekas jauns neparādīsies. Tas nozīmē to, ka šeit parādīsies lietas, kas attiecās uz visām kompānijām. Un, ja kādam interesē kaut kādas papildus lietas, tad ir jārunā ar Moneo un jāskatās, vai šī ir tāda universāla lieta, un mēs to varam iekļaut visiem, vai šī ir kaut kāda specifiska individuāla lieta, un tādā gadījumā uzņēmums var izmantot individualizētu pārlūku iestatījumus un veidot jau šo darbinieku portālu tā, kā ir vajadzīgs tieši šim uzņēmumam. Tas nodrošina arī to, ka jūs varat izveidot daudz plašāku funkcionalitāti un ļaut caur pārlūku pieslēgties arī daudziem dažādiem citiem datiem. Pārlūku pieslēgumu izmanto gan ceha darbinieki, gan noliktos darbinieki. Tātad, ja standarts kādam neapmierina, tad var izmantot individuālo tīmekļa pārlūka iestatījumus. Tātad, kas tad būs pieejams standarta darbinieku portālā? Tās ir šīs standarta lietas, kas līdz šim ir sūtītas pa e-pastu, droši vien visdrīzāk uzņēmumā. Tātad šīs algu lapiņas, prombūtnes pieteikumi un tātad atvaļinājuma pieteikumu. Tāpat pārlūkā var redzēt iesniegtos dokumentus un to derīguma termiņus, kaut kādas izmaiņas, kas ir bijušas darba līgumā. Tāpat ir iespēja rakstīt brīvā tekstā iesniegumus darbiniekus, kas atkal nonāk elektroniskā veidā uz personāla daļu, kā arī var redzēt savu laika tabeli darbinieks. Un otra puse ir tas, ko var darīt vadītāji, ir veikt apstiprinājums gan prombūtnēm, gan iesniegumiem. Un tātad, lai jebkurš uzņēmums, kas lieto Moneo, varētu sākt lietot darbinieku portālu, ir nepieciešamas divas lietas: izveidot piekļuvi šiem darbiniekiem pie portāla un sākt to lietot. Un šeit mazliet par izmaksām. Tātad standarta darbinieku portāla izmaksas ir par lietotāju. Tie ir 50 eiro centi par katru portālu lietotāju mēnesī, bet visdrīzāk, kad maksas ir pa mēnesi, tad 55 centi par lietotāju mēnesī. Šos lietotājus var viegli pieslēgt un kad darbinieks aiziet no darba, tad arī atslēgt vai viņa vietā pievienot citu darbinieku. Un šobrīd tiek dots tāds iepazīšanās laiks maijā un jūnijā. Jūs varat pieslēgt un izmēģināt šo darbinieku portālu, un par to nebūs jāmaksā. Un, ja jums tas apmierina, turpināt lietot to, pirmais rēķins tiks piestādīts jūlijā. Tagad pāriesim pie demonstrācijas. Tātad, kā es minēju, pirmā lieta, lai mēs tiktu pie darbinieku portāla, ir nepieciešams izveidot pieslēgumu saviem darbiniekiem. Tātad to mēs darām no personāla moduļa darbinieku saraksta, jeb no algu moduļa darbinieku saraksta. Un šis ir ierastais darbinieku saraksts. Ja mēs gribam kādam vienam darbiniekam piešķirt šo piekļuvi, tad mēs varam no darbinieka kartiņas piešķirt pieju. Ja mums ir liels uzņēmums un mums ir 100 darbinieki, kuriem mēs tagad gribam piešķirt šo piekļuvi, tad to būs vieglāk darīt no
tātad darbinieku pārskatu loga caur 3 punkti atvērt darbinieku pieejas pārvaldību. Šis ir logs, kas attēlo visus manus darbiniekus, gan tādus, kuriem jau ir pieeja šajā koloniņā ķeksītes, gan tādus, kuriem nav. Ja, un te es redzu visus savus darbiniekus. Vēl ir ērti tas, ka mēs redzam arī darba līguma sākuma datumu šeit un darba līguma beiga datumu. Tātad mēs varam apskatīties, ja līgums ir beidzies, mēs varam šo piekļuvi noslēgt vai arī atlasīt darbiniekus, kuri ir pieņemti šomēnes un piešķirt viņiem piekļuvi. Es izveidošu piekļuvi vienam darbiniekam, Jānai Kursītei, caur 3 punkti es piešķiršu pieejumu neo. Šeit vēl ir tāda nianse, ka šo piekļuves došanu un šīs piekļuves slēgšanu var veikt tikai Moneo licences administrators, jo tātad pieslēdzot jaunus lietotājus, mainās arī licences maksa. Tātad licences administrators var pieslēgt tātad šo piešķirt šo pieejumu neo. Un darbiniekam mums būs jāatzīmē, kad es gribu piešķirt pieeju darbinieku portālam, un tāpat man ir jāizvēlās pieejas grupa, ja jāpiešķir kādas tad tiesības būs šim darbiniekam. Šim nolūkam ir izveidots speciāla pieejas grupa, darbinieku portāls, un faktiski tas ir viss, spiežot podziņu labi. Mēs redzam, ka Jānai Kursītei ir piešķirta piekļuva, viņas lietotāja tirps ir darbinieku portāls, un tas ir viņas e-pasts. Tātad arī minējuši, ka visiem darbiniekiem, kas vēlēsies pieslēgties darbinieku portālam, ir jābūt darbinieku kartiņā aizpildītam e-pastam, un šiem e-pastiem ir jābūt unikāliem, savādāk lietotājs netiks veidots. Primāri sistēma skatās uz e-pastu lauciņā e-pasts 2, un ja tas ir tukšs, tad ņem e-pastu no e-pasta lauciņa, kur ir e-pasts 1. Tātad piekļuvi mēs esam piešķīruši. Sistēma nosūta arī uz norādīto e-pastu uzaicinājumu darbiniekam. Uzaicinājums pievienoties tātad darbinieku portālam. Tajā ir redzams gan lietotāja vārds, ar kuru būs jāpieslēdzās, gan tātad šī pirmā parole, un arī ir pieslēgšanās saite. Tātad pieslēgšanās saite ir visiem vienāda. Nokopēšu uzreiz paroli. Pieslēgšanās saite ir tas, kur mēs, tātad kā mēs tiekam pie darbinieku portālu. Pieslēdzamies ar e-pastu. Un atsūtīto paroli. Un mēs redzam, Jāna Kursīte ir pieslēgusies tātad savam darbinieku portālam. Tātad šī pirmā parola drošības pēc būtu jānomaina, tāpēc ir paziņojums, kas aicina nomainīt šo paroli, ko būtu arī prātīgi darīt. Nu, tagad iziesim cauri tām lietām, kas darbinieku portālī ir pieejamas. Primāri, kas arī darbiniekus vairāk interesē, ir algu aprēķini. Atverot to, mēs redzam manas Jānas Kursītes algas aprēķins, kas man ir izveidoti un grāmatoti. Un tie ir sakārtoti pa mēnešiem, visas kopsummas ir redzamas, un pēdējā koloniņā ir PDF ikona, kas ļauj izdrukāt mūsu ierasto algu lapiņu. Šī algu lapiņa ir veidota uz dokumentu formas pamata, un tā var būt dažāda katram uzņēmumam, kāda ir piesaistīta jūsu algu aprēķiniem. Algu lapiņa tāda arī šeit darbiniekam parādīsies. Tā kā, ja ir nepieciešams kaut kādi papildus dati, ko jūs gribat parādīt darbiniekam, tad arī tos var ievietot šajā algu lapiņas izdrukā. Tas būtu par algu aprēķiniem. Šeit tātad arī ir lauciņš meklēt, kas viegli ļauj atlasīt datus par 22. gadu vai par 23. vai par konkrēto mēnesi, atrast nepieciešamo aprēķinu. Arī tad, ja uzņēmumā darbinieks strādā uz vairākiem līgumiem, ir tādi atsevišķi gadījumi, tad šeit parādīsies
vairāki tātad līguma numuri un aprēķins uz katru līgumu. Nākamais, ko darbinieks var apskatīt savā darbinieku portālā, tās ir prombūtnes. Tātad mēs redzam, ka šeit ir visas prombūtnes, kas ir reģistrētas uz darbinieka vārdu, uz šo līgumu, arī sakārtotas pēc datuma. Viņš redz, cik dienas ir bijusi šī prombūtne. Un ķeksītis apstrādāts nozīmē, ka tas ir iekļauts aprēķinos, un kolona apstiprinājums, par to parunāsim vēlāk, tas nozīmē, ja uzņēmums izmantos prombūtņu apstiprināšanas procesu, izmantojot man jau piedāvātos rīkus, tad šeit arī atspoguļosies status, vai tas ir pieprasīts, apstiprināts vai noraidīts, un ja mazāks uzņēmums neizmantos šos apstiprinājumus, tad visiem ierakstiem būs status nav nepieciešams. Un šeit no prombūtnēm mēs varam arī veidot vai pieteikt jaunu atvaļinājumu, jeb jaunu prombūtni. Spiežot veidot jauns, pašā augšā es redzu aprēķinus uz šo dienu. No mana darba līguma sākuma ir aprēķinātas tik daudz atvaļinājumu dienas, izmantotas ir tik daudz un pieejamas ir tik daudz. Un es redzu, ka man ir 49 dienas, varu doties 2 mēnešu gandrīz atvaļinājumā. Šeit es arī varu mainīt līgumu, ja man tie ir vairāki, izvēlēties kādu citu. Varu pieteikt arī citu atvaļinājumu veidu, piemēram, ja man ir kāds papildu atvaļinājums, es varu pieteikt tā kā citu veidu, un mēs redzam, ka šeit arī aprēķinos parādās jaunas summas, tātad man ir piešķirts 5 dienas papildu atvaļinājumam, un tālāk tad es dodos uz datuma izvēli un piesaku jau konkrētu periodu, kurā es gribu doties. Saglabājot tātad no 9. līdz 10. maijam, mēs redzam, ka šī prombūtne ir reģistrējusies un Moneo attiecīgi prombūtņu sarakstā mēs redzam, ka šī prombūtne ir pieteikta. Tas būtu par prombūtnēm. Tālāk nākamais ir reģistrs, ir mani dokumenti, jeb tie dokumenti, ko es esmu iesniegusi savam darba devējam. Šeit attiecīgi var būt jebkuri dokumenti, kurus ir pieņemts reģistrēt uzņēmumā. Tāpat šeit var filtrēt pēc dažādiem dokumentu veidiem. Ja ir daudz šo dokumentu, tad var atlasīt kādu vienu no tiem. Un var arī redzēt derīguma termiņu, ja ir speciāls kaut kādas atļaujas vai jeb pārbaudes, kuras ir jāveic regulāri, var redzēt, tātad, kurām ir tuvojās datums. Tālāk ir pieejams arī apskatīt, kādas ir veiktas izmaiņas manā darba līgumā. Šis arī ir saraksts, kurš parāda, kad ir algas maiņa, kas stājās spēkā no 1. maija, un atkal ir izdruka, kurā mēs varam redzēt papildus informāciju, kas arī ir dokumentu forma, kas ir piesaistīta katra uzņēmuma tāda līguma izmaiņu reģistram, un šeit atkal jūs varat piesaistīt vai veidot šo izdruku tādu, kāda ir nepieciešama. Nu, tad tālāk ir iesniegumu reģistrs, un šeit varam reģistrēt, darbinieks var reģistrēt jebkurus iesniegumus, ko viņš grib iesniegt personāla nodaļai, veidot jaunu. Atkal var mainīt līgumu, datums būs šodiena. Brīvā tekstā tas tiek ierakstīts. Pateiksim, ka tas ir iesniegums 1, lai mēs varam atšķirt. Un šis iesniegums mums atkal Moneo sistēmā parādās reģistrā iesniegumi un rīkojumi. Un redzam, ka lūk, Jana Kursīte šodien ir iesniegusi iesniegumu. Un, papildu mēs redzam arī, kur
kur ir radies šis dokuments. Tātad mēs redzam, ka tas ir veidots no darbinieku portāla, datums, laiks, un mēs arī redzam šo lietotāju. Tas būtu par iesniegumiem, un paskatāmies vēl pēdējo, ir laika tabele. Atkal mēs varam mainīt līgumu, un laika tabeli tātad pieņemsim, ka šobrīd mājas, tātad apskatīsim par aprīli. Un šeit mēs varam redzēt, ja kāds strādā uz tātad stundas likmi, viņš var redzēt, tātad pēdējais aprīļa algas aprēķins ir uz kādām tātad stundām ir veidots. Tātad pieminēšu, ka tātad visas šīs izdrukas arī darbinieks var lejupielādēt savā datorā, ja? Vai var uzreiz drukāt. Savādāk šis tad arī ir viena puse, ko redz pats darbinieks un kā viņš šeit var darboties un sazināties ar savu personāla nodaļu. Ļoti aicinātu tos, kuriem interesē šī funkcionalitāte, tātad pieslēgt, izmēģināt un dot mums kaut kādus komentārus. Varbūt ir kaut kādas idejas, kas jums vēl tur trūksta vai kaut kas ir varbūt liekas. Mēs to labprāt uzklausīsim un kopā veidosim tātad šo funkcionalitāti vēl spēcīgāku. Tagad būtu tāda otra daļa tajā gadījumā, ja uzņēmums izvēlas veikt apstiprināšanu prombūtnēm un, teiksim, iesniegumiem. Ja mēs to vēlamies darīt, tad ir Moneo sistēmā, katrā kompānijā ir jāiestata apstiprinājuma noteikumi, modulī apstiprinājuma noteikumi, reģistrā apstiprinājuma noteikumi, jau visiem ir pieejams šādi divi apstiprinājuma noteikumi izveidoti un apskatīsim prombūtnes. Ja mēs izdomājam, ka mēs gribam šīs prombūtnes apstiprināt, tad tas, kas ir šeit jāizdara, tik sīki par apstiprinājumu noteikumiem es nestāstīšu. Bija mums pāris nedēļas atpakaļ jau viens webinārs, var atrast YouTube un apskatīties, kā to iestatīt. Mēs šeit esam norādījuši, ka prombūtņu ierakstus mēs apstiprināsim tikai tādas prombūtnes, kurām ir šādi prombūtņu veidi. Un tālāk mēs sakam, ka kontroles lauks būs kalendārās dienas. Un šeit mēs norādam, ka no pirmās kalendārās dienas un vairāk līdz es atstāju tukšu, teiksim, apstiprinājumu veiks atbildīgā persona Dolārs Kalniņš. Papildus šeit jau pie sarežģītākiem iestatījumiem mēs varam iestatīt ar papildus formulām un izteiksmēm šo atbildīgo personu kā izteiksmi, tātad kā kaut kādu nosacījumu, kur sistēma paņem atbildīgo personu no kāda cita reģistra. Tāpat filtrēt ir iespējams noteikt, ka viena persona apstiprina, teiksim, vienas nodaļas darbinieku prombūtnes un cita atbildīgā persona, teiksim, apstiprina citas nodaļas darbinieku prombūtnes, ja tas ir nepieciešams. Tātad šeit ir papildus nosacījumi jāieraksta, tātad, ka mēs gribēsim, teiksim, Dolāram noteikt, Dolāram Kalniņam, ka viņa departaments, teiksim, būs administrācija, un citam darbiniekam noteiksim, ka viņa tātad departaments ir kāds cits. Šeit vienkāršākā gadījumā, kā es esmu iztaisījis, tātad Dolārs Kalniņš apstiprinās pilnīgi visas prombūtnes, kas ir ar šādu tipu. Ja mēs gribam kaut kādus sarežģītākus noteikumus veidot, tad ir droši vien jāpakonsultējās ar Moneo konsultantu vai jāraksta uz help@moneo.lv. Kas šeit ir vēl svarīgi? Tātad mums ir svarīgi šo statusu nomainīt uz apstiprinātu. Tādā gadījumā šie apstiprinājuma noteikumi stājas spēkā un sāks darboties.
Šis tekstīts arī ir svarīgs priekš darbinieku portāla, un tas nozīmēs to, ka jebkura prombūtne, kas ir izveidota, uzreiz pieprasīs apstiprinājumu. Un šeit vēl ir lauciņš e-pasta standarta teksts, kur arī ir ievietots jau tātad standarta teksts, kas aizies atbildīgai personai uz e-pastu, kā tāds atgādinājums, ja paziņojums, ka ir izveidota šī jaunā prombūtne un tevi gaida tavu apstiprinājumu. Tātad, ja mēs gribam šos e-pastus, tad mums ir arī šeit jānorāda šis standarta teksts. Ja mēs e-pastus negribam, tad šo lauku dzēšam ārā. Šo iestatījumu saglabājam. Un no šī brīža tātad visi ieraksti prombūtnes, kas ir izveidoti portālā, gaidīs, kad viņus apstiprinās Dolārs Kalniņš. Un līdz tam brīdim viņus nevarēs iekļaut algu aprēķinos. Jāsaprot arī, ka, protams, e-pasts strādās tad, ja Moneo ir iestatīti šī e-pasta SMTP parametri. Par to arī var rokasgrāmatās izlasīt. Tātad man ir jābūt spējai sazināties ar kādu jūsu e-pasta serveri, kas izsūtīs šos paziņojumus. Tad, kad ir apstiprinājuma noteikumi aktivizēti, tad atbildīgai personai pieejas lomās jāveic labojumi. Tātad pieejas lomas mums glabājās modulī sistēma, kompānijas lietotāji. Šis jau ir tas pats loks, kur mēs piešķīrām pieeju. Es šodien strādāju kā Dolārs Kalniņš, mans darbinieks ir. Un tātad, kas ir jāapskatās atbildīgās personas pieejas grupa. Atvērsim to ar F2. Un pieejas grupā ir šāds te ierobežojums darbinieka portālam. Tātad šeit ir uzlikts, ka viņš ir darbinieks, tātad viņš neredz visas ierakstus, bet tikai sevis kā darbinieka ierakstus. Tātad šo ierobežojumu mēs ņemsim ārā. Šeit, protams, ir jāsaprot, vai administratora grupu lieto vēl kāds darbinieks, un vai tas būs atbilstoši visiem darbiniekiem, ka šis ierobežojums noņemts. Tātad, bet tam cilvēkam, kas būs prombūtņu apstiprinājums, viņam šis ierobežojums ir jānoņem nost. Kad tas ir izdarīts, tad mēs esam gatavi apstiprināt prombūtnes. Skatāmies portālā, kamēr es esmu pieslēgusies kā Jāna Kursīte, es izveidošu jaunu prombūtni, jo ar to brīdi, kad mēs ieslēdzām apstiprinām noteikumus, jaunie prombūtnes ieraksti pieprasīs šo apstiprinājumu. Uztaisīsim jaunu prombūtni. Saglabāsim un redzam, ka ir pieprasīts apstiprinājums, tātad ir status, kamēr mums nav ieslēgti šie apstiprinājuma noteikumi. Visiem ierakstiem būs apstiprinājuma status, ka nav nepieciešams, tiklīdz mēs aktivizējam šos apstiprinājumus, status būs pieprasīts. Tālāk pieslēgšos kā atbildīgā persona, kā Dolārs Kalniņš. Un, ja man ir piekļuva darbinieku portālam vairākās kompānijas, tad šeit ir kompānija izvēle. Es izvēlos vajadzīgo kompāniju, un man parādās divas papildus funkcijas, visu darbinieku prombūtnes un visu darbinieku iesniegumu. Šie ir divi reģistri, kur mēs varam veikt šo ierakstu apstiprināšanu. Tātad mēs ieslēdzām uz prombūtnēm apstiprināšanu. Tātad šajā reģistrā es redzu visu darbinieku pieteiktās prombūtnes, kuras tad gaida apstiprinājumu. Es varu apstiprināt prombūtni no šī darbinieku portāla loga, jeb no pārlūka. Es redzu, kas ir pieteicis datumus, es redzu, cik tās ir darba dienas, un es varu vai nu noraidīt vai apstiprināt. Paskatīsimies, kā tas izskatās Moneo, tātad 22. mājas Jānai Kursītei, modulī personāls, prombūtnes un Jāna Kursīte. Tātad šobrīd mēs arī sistēmā redzam, ka šis ieraksts ir izveidots no darbinieku portāla. Te ir laika un datuma zīmogs, kurš lietotājs to ir izveidojis, un mēs redzam, ka šeit arī ir šīs trīs pogas,
Un pie apstiprinājuma statusa mēs redzam, ka apstiprinājums pieprasīts, un tas gaida, mēs varam apskatīties uz kuru darbinieku. Tātad tas Dolāra Kalniņam ir jāapstiprina šī prombūtne. To var darīt arī šeit no desktopa, no prombūtņu ieraksta. Tāpat vēl viens variants, ka, ja mēs pie apstiprinājuma noteikumiem esam ieslēgušas e-pastus, tad visdrīzāk šis process būs tāds, ka mēs Dolāra Kalniņa e-pastā saņemsim paziņojumu, ka, lūk, Jana Kursīte gaida savas prombūtnes apstiprinājumu. Un e-pastā mēs redzam tekstu un datumus, un mums atkal ir divas pogas, mēs varam vai nu apstiprināt, vai noraidīt, tad mēģināsim to izdarīt no e-pasta. Ja es gribu apstiprināt šo prombūtni, es spiežu apstiprināt, man atverās darbinieku portāls un saka, ka šī prombūtne ir apstiprināta. Un nospiežot labi, es atgriežos pie pārējām prombūtnēm, kuras vēl nav apstiprinātas. Tātad mēs varam apskatīties Moneo. Šī prombūtne no 15. maija ir apstiprināta. Tad mēs apstiprinājam šo prombūtni. Un ir vēl trešais veids, kā var apstiprināt. Tātad var apstiprināt no e-pasta vai no paša darbinieku portāla. Un trešais veids, ja tas ir ērti, to var darīt no paša Moneo modulī uzdevumi. Ir saraksts ar visiem ierakstiem, kuri gaida apstiprinājumu. Tātad šeit mēs arī redzam šīs 4 prombūtnes, kuras vēl nav apstiprinātas, un vadītājs to var darīt arī šeit. Tātad arī var atvērt šo prombūtni, apstiprināt no paša ieraksta. Tātad paliek vēl 3 ieraksti, un tātad arī skatoties šobrīd pašā portālā, mēs redzam, pārlādējot, ka paliek tikai 3 prombūtnes. Tātad